Labvakar! Sveiciens šai skaistajā vakarā no Kalnu pagasta. Redziet, dzīvē jau kā dzīvē. Vienmēr tu dzīvo un domā, ka viss būs labi. Es tur tikai tā drusciņ pašmaukšos, drusciņ padarīšu ne tā. Bet, nu, kā jau mēs visi zinām, gan labie darbi, gan sliktie darbi vienmēr atmaksājas. Un kāda autore, vārdā Ausma Kurtniece, ir sarakstījusi lūgu tieši par dzīvi, par ikdienu, par mums, par biznesu. Redziet, un kādā salonā reiz ieradās audits. Lūgu tā arī sauc. Audits salonā, maigums un slaigums. Patīkam skatīšanos! Tāda Klāras kundze ir.
par neērtībā. Mēs priecātos, ja katru rītu nebūtu jāgaida satiksme un jāsēd sastrēgumos. Es jūsu vietā vispār sēdētu mājās, pensijas gadi sagaidīti, lasītu grāmatas, pastaigātos. Kad man pienāks pensijas gadi, es nevienu dienu darbā. Sēdēšu mājās, ādīšu, tramborēšu, un vēl jau ko darīšu, bet kādi jau vēl tas būs, va? Nepriecājieties, es jūsu gados domāju tāpat. Apskalu kolēģis, kuri gāja pensijā, bet tagad manas domas mainījušās. Kāpēc? Var pietikt ar pusgadu, lai saprastu, ka tāda nevienam nevajadzīga dzīve man ātri vien piedarīs. Piekrītu. Cilvēkam ir jāsaprot, jo nav jau cilvēka dzīve vajadzīga tikai mazbērnu auklēšana. Tieši tā. Labrīt, visapkārt. Labrīt, Man cik labi. Neviena klienta nav. Vijoli, kas tev noticis? Izskatās, ka no sarkandaugos kājām būs greizi. Ļaujiet mazliet atpūties. Leonīna ielika man kafiju tādu stiprāku. Stipra kafija uztrauks vēl vairāk. Man vairāk uztraukt nav iespējams. Mīļā! Kurš tad tevi kā nozīmogojas? Kungs! Dievs! Vai tas šausmas! Kā lai es vakarā mājās rādos? Dievs, un kā lai es plūdu leisi? Tu gribi teikt, ka tie zilumi ir uzvar darbus mājā? Es nedrīkst vēl par mani šausmas! Un nedariet tā, uzlikšu kompresātrā pussūkstīs. Mana miesa sliktis. Nāciet tā, tomēr būs labāk nekā mūkļieši. Stāsti, kurš neliekas tevi tik agri no rīta šitā? Vai kāds manījums uzbrukā? Kāds jums manīgs? Galantais un pieklājīgais ēksītis. Ko? Svīstākums, taču viņš tik ļoti patīk. Tas ko no rīta? Rītā? Vai tad jūs zināt vēl kādu citu ēksīti? Ko tu runā, Vijoli? Tu jautāji, kad es tev atbildēju. Vai tu ar viņu ātrus salonu ar salaiti? Tā tik vēl lūka. Nesaprotu. Kā viņš tika tev tik tuvu no paša rīta? Lai jau mani savādēs. Kaut kas neiedomājums, kulturāls, izglītot cilvēks. Šlaikam domāju, ka netīšos viņa apstāvienos. Katrs nenotika, uzvedās kā nenormāls šaus. Bet vai tad viņš neteica, kāpēc tev uzvedās? Vai no tādos brīžos vīrieši saka, kas? Kā un kāpēc? Ar varu taču mašīnā neievilka patiekāpi, ko? Protams, ka patīk. Man taču tagad ir jāpīt. Stāvēt vietā, gaidīju autobusu. Vai tad jūs atteiktos kādu pazīstamu cilvēku mašīnā? Vijoli, te taisnība, kāpēc šis jautājums? Pieņemu, ka esmu muļķi un nesaprotu, kā var braukt pa šoseju tādā ātrumā, uzvilkt zilumus un vēl grāvī neiebraukt. Viņš taču apgrieza mērsi, aizgrāza līdz estrādē šausmas, domāju, ka apēdīs. Es viņam uztaisīju riktīgu zilu aci, tikai tad viņš atjēdzās. Ko? Un tu, Vijoli, atļāvies ēksītim sist? Protams, un ko tam man bija darīt? Nācies dzirdēt, ka viņš ir ļoti veselīgs vīrietis, bet biju labākās domās par ēkstīšanu. Esmu atpalikusi, bet varbūt ziluma uzvilkšana pieder pie modernā seksa? Kādas? Halo, salons maidums un svaigums. Administratori Vijoli pie telefona. Uz burbuļu vannu? Vienu vietlī paskatīšos.
pakalpojumus, nevis aprunāt klientus, kurš ar curu. Mūs neinteresē katra cilvēka personīgā dzīve. Skaidrs? Violīte, vai tev ir kas piebilstams pie šī notikuma? Jā, ir. Nu, un tas būtu? Es tieši prom no darba. Ko tu runā? Jūsu netīrā biznesa dēļ es taču nepalikšu pa palaistuvi. Tas viss tiek pāri manai saprašanai. Labi, patreiz tu esi satraukta, bet tur es nejūtos vainīga. Vainīga vai nevainīga? Jūs atstājāt mani ar Epsīti solārijā divatā un izlikāties, ka neko nesaprotat. Tagad vēl nāk klāt tā burbuļu banda. Ak, Dievs, vēl neņemot vērā nemaz mūsu biznesa sarežģīto uzskaitījā. Par visu to tu saņem gandrīz 2 minimālās, neskaitot klientu ziedojumus. Cilvēkam, godam, jāstāv visām šīm neiedzībām pāri. Es atbalstu Violīti. Viņai jādomā par sevi, kamēr nav par vēlu. Violīte Epsītim patīk, un tas ir tas galvenais. Tāpēc viņam neko nedrīkst atteikt. Tā ir man ir tāda problēma. Kāpēc Epsītim ir jākalpo uz atteikšanu? Es šajā spēlē tiešām es nepiedalīšu. Violītei taisnība. Atsakieties no negodīga biznesa. Āgri vai vēlu pārkāpumiem pilnais acis var lūst. Nu, jūs sākat runāt nopietni. Es izteikšu savas domas, vai drīkst? Jā. Protams, Leonid, lūdzu. Nu, esmu dzirdējis, ka mums līdzīgi saloni, piesaistot viesstrādniekus tur speciālām izklaidītēm. Tā laikam būs jādara. Bet viena bez ganādies to nevar. Nu, bet maksāt mēs varētu. Maksāt varētu par pakalpojuma ilgumu un kvalitāti. Nu, kā tad jūs noteiksiet kvalitāti? Par to jādomā ārstam. Jums, Klāras Sundze, vairāk vajadzētu padomāt par burbuļu bandu un solāriju, kad neiznāk nepatikšanas. Pareiz. Pagājušajā nedēļā atnāca viens tāds tītiņš ar dāmīti. Tā burbuļu vannā satrakājās. Domāju, ka vecais ar kājām pa priekšu būs jānes ārā. Nu, tie vieči taču jūtas nost. Kad es tām procedūrām sākšu uzraudzīt, neceriet, ka tās būs izklāt. Nu, kas tas būs? Kalpos cilvēku veselībā un skaistumā, tā kā salona reģistrā ir paredzēts. Padomāt, ko jūs darat, un gudro piesaistīt viesstrādniekus. Vai tiešām naudas dēļ sākat krāt uz augstu? Ja mēs sāksim strādāt, kā rakstīts instrukcijās, un vēl visādos papīrus un bankas neizbēgas, patiesībā erotiskās izklaides mūs uztur pie dzīvības. Jūs piemirsāt pieminēt arī nereģistrētos pakalpojumus un tos kukulīšus konvertiņos, ko smuki sauca kā klientu ziedojumiem. Paldies, ka atgādinājāt. Jūsu gados jums laba redzes atmiņa. Paldies Dievam, līdz šim nesūdzos. Nu, lai vai kā, bet mums jāstrādā komandā. Tikai tā mēs varam pastāvēt. Tu redzēji, kāda ir paliek mūsu komanda? Jāmeklējas ir jāstrādā pēc sen zināmas patiesības, lai vilks pārējus un kaza dzīvo. Godīgā ceļā mūsu vilkus ir saprot gandrīz bezcerīgi. Nu, tad ir kazai beigas. Bet es pateikšu vēl senas dažas gudrības, vai drīkst? Pasaki, gan citādi garīgais ir galīgi čupāts. Esmu dzirdējis, ka dzīvnieki savu vietu iezīmējot ar čurāšanu. Varbūt Epsītis tā domādams uzvilka Violītei zilumas. Beidziet Epsīša vārdu locīt. Viņš tomēr ir galvenais speciālists, un es nevēlos, ka manā salonā apspriež viņa rīcību. Epsītis, man pret šo kungu nav ne simpāties, ne antipāties. Vienkārši sīks cilvēciņš bez mugurkaula. To es jums saku kā masievis un bijušais bokseris. Bet vai tad Epsītis gāja trenēties? Gāja. Tagad ir arī reizē. Es esmu dzirdējusi, ka sievietes arī tā, nu tā kā reizēm mēdzot skrāpēties. Tev nav tas zināms, ka
es atteicos masēt. Tiešām, cilvēku attiecībās notiek šausmu lietas. Ar to, kas notiek ar citiem cilvēkiem, mana situācija neuzlūdz. Nu, ko lai es saku katrā mājās? Tikai patiesību viņš taču sapratīs. Jūs to manu vīru nezināt. Viņš tak to ērksīti zilu pataisīs. Tur tak sanāks tieši darbi. Šaus. Sveicināti. Labdien, kā varam pakalpot? Un pierakstīšu tagad no rīta. Laikam Leonīgs pie tevis, jā? Jā, labdien. Par ko tad sūdzamies? Muguri. Jā, muguriņa, trāsas. Nu tad iesiet. Leonīds pēc stājas izteiktis, politiskas vīrietis. Tagad jau arī reizēm uzspēlē volejbolu. Labdien! Kā mēs varētu pakalpot? Mēs vēlētos runāties ar salona vadību. Ir stundes. Lūdzu, brīvs. Labdien, klausos, lūdzu, varbūt varat piedāvāt tasīti kafijas? Nē, paldies, mēs kafiju novietojam. Tas ir mēs ar mazmētiņu, gribētu izmēģināt burbuļvānu. Sapratu, bet mums dārgi. Tā. Vienmēr taču kāds Robiņš atrodās, ka labi pameklēt. Vijoli, paskaties, kā mēs varam palīdzēt šim pārīm, kamēr atnāks klients. Protams, burbuļu vanda, pašteiz brīva. Varbūt visi stundu nevarēsiet burbuļot. Cik jauki! Jūs gan protat apkalpot. Klāras kundze, pavadiet lūdzu pārīti uz procedūrām. Lai tagad jūrā nebūtu patīkamāks, svaigs gaiss un sāļš ūdens, kādas jums ir sūdzības? Sūdzības nekādas īpašās. Saka, ka ar burbuļiem sajūtas esot dievišķīgas. Tiesa, kas tiesa sajūta patīkama. Vai jūs esat pilngadīga? Vai tad es pats bērnu izskatos? Nesatraucies žubīt. Burbuļvanna nav punčāšanās tūpīga. Kā pēdējo reizi bijāt pie dermatologa un ginekologa? Mēs ārstu uzraudzību nelūdzām. Klāras kundze mums ārstu viņa uzrauga visas procedūras salonā. Kas jādara, tas jādara. Tā piedarās pie procedūras. Jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Kāds muļķīgs jautājums. Ginekologs ir mans ģimenes draugs, dermatologs brālis. Mani neinteresē jūsu radiņu ģimenes draugi. Žubī, tu tikai nesatraucies. Ja tas pie lietas, tas jādara. Lūdzu, skatieties. Jā, labi. Nebiju domājusi, ka tāda jūsu nodarbošanās. Bet vienalga, ko tas domāju. Bet es nekāpšu manā sokus novēros trešā persona. Viņi taču man mazmeņi, mēs arī pirtī kopā ejam. Vanni nevar salīdzināt ar pirti. Mums radu būšana, viss būs kārtībā. Nu tad ejam, pārbaudīšu pulsu, izmērīšu asinsspiedienu, samaksāsim, izrakstīšu pirtī. Ejam, protams. Nemāksies, kur nevajag, to tikai milžāk kā restorānos. To vecstāvu gan bieži esmu redzējusi. Viņš nu gan maina tās mazmeitiņas. Tās kuķene gan izskatījās īstā. Viena jau tāda nav pieprasītāka.
Es vairākas reizes esmu teikusi, nav mūsu darīšana. Mums neinteresē neviena klienta personīgā dzīve. Mūsu pienākums ir sniegt pakalpojumu kvalitāti. Vai skaidrs? Kādu kvalitāti tas vecais kraķis var nodrošināt? Smieklīgs gājiens. Nav mūsu teikšana. Viņi ir sapārājušies par mums. Klau, bet ja mēs paši sāktu pārot, tad gan būtu nams. Jums šeit neprasa, kāds būtu, ja būtu. Darbs jums ir un strādājiet. Noslaukiet putekļus, kamēr nav klientu. Sapucējušās kā lielmātes. Vēl viņām nav labi. Mēs taču strādājam, esam jau vainīgas, ka mums šodien nav klientu. Klausos. Labrīt. Genādi, vai tas esi tu? Ko? Kas? Kāpēc tik uztrauc? Kas noticis? Ko? Iebirdi jūrā? Ko tu dari jūrā? No rīta tik agri. Ko? Nedzirdi? Kas? Ko tu saki? Audits? Visam tavam biznesam? Frontālais? Jā, labi. Bet kā es varu palīdzēt? Ko tu saki? Ko? Arī mūsējo? Ko tu saki? Arī mūsējo? Viens vājprāts. Tāda esmu pagalam. Jā, labi. Saki, ko man tagad darīt ātrumā? Labi, izslēgšu gaismu. Bet viņi taču atnāks citu dienu. Tev taisnība iegūšu laiku. Bet kur es viņus veikšu, jo solārijas un burbuļvāna nedarbosies? Ko? Kas nāks? Ēksītis vai palā? Kad viņi nāks? Tu jau šodien? Viens vājprāts, nu tad esmu pagalam. Genādī mīļais turies, es arī. Atpūs, atā. Zvanīja Genādijs pie viņa audita salonā, skašot arī mūsu salonu. Viens vājprāts jāsāk rīkoties. Izdzēs to datoru visu, kas dzēšams, un paņem kopijas, ka nesajaucam paši. Ēkstītis jau iesākt to dzēšanu, bet nepalīdza. Dzēs visu laukā, kaut sārstu no galva, bet paimala patieso stāvokli nedrīkst redzēt. Varbūt mums ar Sandru ir mājās. Ja tāds izprašanās, mēs neko nezināsim atbildēt. Vienmēr, ko tu tur tagad trako viesies, taču mierā? Viss, kas nav reģistrēts salonā, vidā nedrīkst darāties salonā. Vai tev pierādz? Tu taču slēp dokumentus, ko tu rauj reklāmas, par tām nav nodokļi jāmaksā. Viena vājprāts, prātā sajušu. Un ja vēl tas ēksītis atnāks un gāzīsies ar mani burbuļvārdā, es plūšu projām, jūs vēl man vairs neatradīsiet. Ko tu runā? Ēksītis, viņš ir vienīgais cerību stariņš, kas mums vispār palīdz. Ko jūs tu staigājat? Apkopiet sevi. Liekat maskas vai kompresas, tur vienam lauka kaut ko darīt. Nesēžiet. Nu, un sakiet, ka mācāties kvalifikācijas celšanai kaut vai, vienalga ko. Uzliek man sejas masku, sen nav lietas, un pēc tam uzliek. Žurnālos ar faktiskiem klientu reģistriem. Ej, neviens ārsts. Iemāc leduskapi, tur neviens nerakāsies. Slaviņš taču jāatslēgs elektrību. Un ko tu esi pierakst? Pielies priekšā ievārījumu burbu, tik ātri jau nesamiks. Kur lai es pierakstu? Nu labi, kā pierakstu. Pieraksti visu speciālā žurnālā, nu, runā kā pirmo reizi darbā. Kas te notiek? Zvaniet Genādijs pie viņa audita, skašos arī mūsu salonu. Audit, ja viņi ienāk šeit, tad viss ir gaisa. Šodien otro reizi dzirdu tādus vārdus. Bet man jācīnās vienalga kā, bet man ir jāuzvar. Vismaz šoreiz, kad man jānoturas virs ūdens, man taču bizness jānomaksā. Neceriet neviens, es cīnīšos, vienalga kā cīnīšos. Bizness šodien ir mana fronte. Vai skaidrs visiem? Varbūt ko nomierināšu? Vienalga kā, bet man jācīnās, man jāuzvar. Skaidrs? Varbūt ko nomierināšu?
tas nav iespējams. Jūs jau rīkojaties ne tikai droši, bet pārdroši. Jūs tā kā apzogat valsti. Nu tas tak ir acīm redzams un par to draud sods. Tā kā šobrīd sevi sodu neviens nav spējīgs saskatīt un sodīt, bet jūs skaidrs? Kāpēc jums tas viss bija vajadzīgs? Ja tā vien saktu, tāda vārda nebūtu, par to neviens vispār nerunātu. Dzīvosim, redzēsim, tikai atcerieties. Es jums par nelikumībām tiku teikusi. Iešu pie klientiem. Neļaujiet abiem atrasties reizē vannā un brīdiniet arī Leonīdu. Varbūt, ka viņa pakalpojums vajadzēs paipelēt. Pārmās, kundze darba laikā mastāža nepieņems, uz to neceriet. Viņi jau nāk. Ko tu saki, jau nāk? Nāk. Viens vārds. Abi tik mierīgi un smaidīgi. Eleksītis uzlicis melnas brilles. Zem kā brillēm zilās. Aiziet pie Leonīda, paskaties. Nu kurš var galvot, ka viņš pašreiz masē? Nu pasaka, lai beidz burbuļot, lai iet atpūsties. Ja jums jautā, nu vienalga kaut ko prasa sabiedramās klientu. Es neteikšu neko, rādīšu ar pirkstiem un izlikšu aizgaismu kozmēmu. Man vienalga, bet domā, ko runā. Vienalga. Aidies labāk, lai neuzķeries ar tām savām slēptajām procedūrām. Nemūdi, man padomu šobrīd nemaz nav nepieciešami. Varbūt kādreiz noderēs. Muti ciet. Vai vijolītes Jankundze no
procedūras. Nē, man procedūra bija no rīta. Mēs saviem meistariem parasti atvēlam laiku no rīta darbu sākot sevi sakārtot. Vijolīte, iepazīsties, mums ir ciemiņš no autora galvenā speciāliste Paipalas kundze. Labdien, Paipalas kundze! Audita ļaunīm jau vienmēr kādas īpašas vajadzības un vēlmes. Kā varētu pakalpot? Nu, Irmas kundzei jau pateicu savas pirmās vēlēšanās. Cik zinu, jūs kārtojat arī salona dokumentus? Jā, es kārtoju. Es visu kārtoju, kas salonā kārtojums. Jā, Vijolītes Jankundze ir vispusīgi certificēta speciāliste. Patīkami, cik ilgi jau kārtojat salona dokumentus? Vijolīte pie mums strādā no pašas pirmās atvēršanas dienas. Pirms tā viņa strādāja Genādija Šulmaņa lielajā biznesā. Nu, cerams, ka Šulmaņa pieredze šeit nebūs pārņemta. Šulmaņa kungs mums ir ļoti daudz palīdzējis. Bez viņiem es nemaz nebūtu 5 gadus noturējusies līmenī. Nu, bet Šulmanim ir slikta pieredze, uz to nedrīkst veidot savu biznesu. Tā, apskatīsim visu, kā sākumā runājot. Man tāds ierastos. Sāksim ar burbuļvanu. Jā, tu nesu vēl redzēt. Jā, protams, burbuļvana. Nu, mēs vēl paši tā īsti neesam, tur nepārzinām. Nu, vai tik sarežģīti? Jā, tas ir, tur vairākas manipulācijas, tās nemākam ieslēgt un izslēgt. Bet burbulis taču iznāk, vai ne? Jā, burbuļo. Un, kad piestrādās, būs pavisam labi. Nu, bet vai tad instrukcijas tai vannai nebija? Bija, bet angļu valodā aizdevām tulkot. Es viņai to ieteicu darīt. Nu, un vai tu vairs neproti angliski lasīt? Protu, bet tur ir bija mazliet aizņemts. Labi. Vai pieprasījums pēc procedūrām būs? Tas diezgan dārgs prieks. Kad saņēmāt vannu? Kad mēs saņēmām vannu, nevar atcerēties. Pieprasījums kundze, jā, ir, būs tas ir. Klienti interesējies, bet, es jau teicu, ka mēs paši vēl tās manipulācijas tā īsti nepārzinām. Šorīt ārstas uzraudzībā nodevām 2 klientus. Nu, tas labi, ka jums strādā ārsti, bet kad saņēmāt vannu? Jā, pie mums strādā Klāras kundze par ārstu. Viņai ir liela dzīves un darba pieredze. Tas labi, es pazīstu Klāras kundzi. Cik jauki! Kāpēc pakalpojumu reklāmas noņēmāt? Putekļi bija sakrājušies, noslaucīs un tad visam atpakaļ. Žal, ka? Cik neuzmanīgi noņemt? Paipals, man tāds ierasināts. Iesim, pamēģināsim, kā burbulis darbojas uz mūsu mīsu. Mēs taču esam darbā. Bet tieši tā, vai tas man darbs revizijas laikā noskaidrot procedūru manipulācijas. Pareizi, gluži manas domas. Es pavadīšu. Klāras kundze arī būs uz vietas. Tā, sameklējiet visu, ko lūdzu, un tūliņ iedodiet to klientu reģistru. Lūdzu, mums jau liek bija ļoti mās sekās. Pasteigsimies, kundze. Patreiz ārsta novērot, kā burbuļi iedarbojas jaunietēji un vīrieti pusmūža gados. Pasteigsimies. Interesanti, tas gan jāredz. Es taču teicu, ka viņi šeit brīnumu lietas dara. Pagaidiet, nesaprotu. Viņi vannā abi vienlaicīgi pieņem procedūru. Par procedūrām atbild Klāras kundze. Pasteigsimies. Būtu labi, ka viņi vēl nebūtu beiguši ejam. Viņi bija beiguši, kad es iegāju. Taču tam palicis sliktams. Ejam ātro! Jā, kas notiks, visu mūžas un nesakot. Vai, kas slikts? Ai, tā dūlās puķene bija ieslēgusi visātrākos apgriezienus. Tāda slodze veica, ko Malkāram tagad nāk. Un Paipalas
locīsi, ko tu man tur uzziedi tālu? Skāpo klējumu, nākot uz darbu, nopirkt, bet nu labi. Tīsim nos, pēc tam varēs arī labi. Uzlikt. Dāma taču nemaz nepaskatījās uz mums. Toties Elcītis gan pienāca un aprunājās. Bet Paipala gan pati galvu nepagrieza. Gan jau Paipala visu redzēja, tādām kā viņa acis iet uz visām pusēm, savu galvu nepagriež un stāv uz vietas. Nu, šitai Paipalai taču tāds darbs. Paldies! Uz redzēšanos! Līdz nākamajai reizei! Tu krāpēsi pārvērti. Atnāca kāds, mums taču redzējām. Kāds aizgāja stāvs pilnīgi 100 cilvēku. Ja jūs, dāmas, zināt, kas viņš ir par vīrieti? Kas tad viņam tik īpašs? Miesa. Vai atkal saskrāpēta? Nu, nē, taču. Tik maiga un samtaina. Tik patīkami masēt. Izskatās, ka viņa miesa tavu miesu uzbudinājusi. Strādā labāk jūs naktsklubos, apkalpojot dāmas. Un varat apkalpot arī kungus. Interesanti gan, ko tad viņš pie tevis apkalpoja? Lai būtu formā, ir nepieciešama masāža. Kur tā Paipola palika? Man jau ērksīgi aizgāja uz burbuļošanu, tu jau nokavēji. Kāda viņa izskatījās? Nu, jau nāku ar tevi. Nu, izceltī, otuli, ko tev vajag. Viņas dēļ puisim sasteidza procedūru. Nepārdzīvo. Gan jau tev būs cita izdevība izmasēt Paipalu, kad ērksītis nebūs tuvumā. Paipala. Interesants vārds. Paipalos arī svērdis, bet kas attiecas uz ērksīti, tā nav mana barjera, kurai netiktu pāri. Labi, dāmas, tagad tieši jūtos noguris, bet, ja kaut ko vajag, lūdzu, sauciet man. Pie mums brīžiem izskatās kā nojūdzies. Nu, viņam taču nav viegla slodze. Masāža prasa savu enerģiju. Un mājās taču vēl tā jaunā dāmīte. Man patīk, ka viņš saka, mama kapķeni. Nu, tie, kas zaķojas, kaķojas un dažādi žūžojas, medī dažādos lauciņos, tas jau ir sen zināms. Jo laikam tā žēl, ka tik kādi atnecējis. Vai, cik labi. Ērksītis tik saprotošs. Aizlīgs vīrietis, reizēm tikai žēl rutas. Kas tā par rutu? Pirmoreiz tā vārdu dzirdu pie mums. Jūs viņu nepazīstat, nu tas nav obligāti, ne visi mani paziņas jums jāzina. Mums tas ērksītis gan nenogurdinās. Pēc kā tās priek? Tāpēc, ka viņš vienlaikus nezina vairākus nekību lauci. Vigolī padomā, ko tu runā? Ērksītis nav parasts vīrietis. Viņš ir amatpersona, kuram jārīkojas dažādās situācijās, ja vajag. Jāorientējas dažādos, nu vienalga kur. Tad vajag arī uzvesties kā amatpersonai, prieties uz viņu skatīties, viņš iedomājas, ka viņam viss ir atļauts. Amatpersona. Vīrolīs jau taisnība, man arī žēl, ka mums tādas amatpersonas lokās uz visām pusēm un tādiem. Redzēt, gan jau arī Paipala pēc burbuļošanas teiks,
pirmās lūdzu maldāties, domādama, ka esmu līdzdalībniece jūsu netīrajos darījumos. Ko tu ar to gribi teikt? Es neesmu bijusi un nebūšu līdzdalībniece valsts apzakšanā. Es neesmu un nebūšu jūsējā. Esmu audita kā būs uz mūžu. Cik labi izdomāts. Klāra, esi cilvēks. Man vienalga, kuram tu kalpo, bet ļauj man dzīvot. Nesaki nevienam, nestāsti nevienam, tikai paklusē. Maksāšu 2 minimālās. Dubultā varēsiet maksāt advokātu. Mēs neesmu nopērkama. Savu godu nepārdodu nevienam. Es neko vairāk tev nelūdzu, tik Dieva teikt paklusē. Nestāsti nevienam. Viss tik labi veidojās, kā viņi aizies, tev līdz visu pieregistrēšu. Nekas jums par labu neveidojas. Nu tas tā kā nav noslēpjams, kas šeit darās. Vai jūs domājat, ka tikai pie mums? Citur vēl trakākas lietas darās, bet ar jūsu līdzdalību mani ieraudzīs un apēdīs. Jūs jau sen esat ieraudzīti, tikai šodien jums to pateiks. Cik jūs esat gudra, tikai nesaprotat, cik daudz ir vajadzīgs, lai uzturētu biznesu, elektrībai, nodokļiem, visam kam pārējiem. Nu, ja jau tik grūti, neviens ar varu neliek tādu biznesu veidot. Jūs beidziet taču pašas pirms laika. Ļaujiet, lai būtu tam visam punktu pielikt, tad redzēs. Ko jūs te? Pažēlojiet ērksīti, viņš mums ir tik daudz palīdzējis. Par ērksīti parūpēsies sieva. Sieva? Vismaz gadu, ja nebaldos. Viņa mācījās ārzemēs, pirms mēneša atbrauca un sāka strādāt auditā. Ērksīša sieva strādā auditā? Jā, Haikola ir ērksīša likumīga sieva. Ārprāts, ko vēl trakāku? Ja jūs to sakāt tikai tagad, vai jūs pašai nemaz nav kauns visu to zināt un mums nevarat? Kaut kāds sviers. Ja tā ir taisnība, tad tas ērksītis taču nav labi. Tiešām. Nē, līdz manai saprašanai tas vēl neaiziet. Tik šausmīgi vilšanās cilvēkos. Negalviniet mani, es jums tiku vairākas reizes teikusi, ka ilgi tā nevarēs. Ātrāk vai vēlāk pārkāpumiem pilnais vadzis var lūst. Tas jā, bet par ērksīti. Nu, es neesmu pļāpa. Tā viņa privāta dzīve un viņa problēmas. Dakteri, taisnīsiet, ko apmierinošu manās tēti, viņš ir ļoti uztrauc. Jā, es tu līdzi. Vanna lieliski. Nekāda piestrāde un apgūšana nav nepieciešama. Atliek tikai oficiāli pieregistrēt. Paldies par padomu, tā arī tā teiksiet. Bet es nepaklausījos, kas tas par tēvu, kurš uztraucies? Mans tēvs. Viņš bija tas, kuram jūs to burbuļu iedni pētījāt. Kungs, kāda nejauša satikšana. Es zināju, ka viņš nāks uz salonu. Tikai negaidīju, ka ar viņu veiks eksperimentu. Kundze, piedodiet, mēs nezinājām. Nekas, ko te jau vairs gan jau būs labi. Man jums jāsaka tas, kas jums ļoti nepatiks. Sakiet vien, jūs esat darbā, un jūsu darba rezultāti nevienu neiepriecina. Nu, tas nav attiecināms uz visiem. Mans pienākums pēc konstatētajiem faktiem un iepriekšējo pārbaušu rezultātiem apturēt jūsu salona darbību. Tā, uzliec atvainošanos paziņojumu klientiem un aizņemumu tur to papildus izēju. Sapratu visu, kas tādās reizēs jāsmogos. Nu, tieši tā. Haikolas kundze, lūdzu pie audita dokumentiem pievienojiet arī šo zīmolu. Piedodiet, ko tas nozīmē? Vijuni, ko tu dari?
kā intimos salonas. Otrā lielā nelikumība – nereģistrēti pakalpojumi. Trešā nelikumība – leduskapī. Šeit iztiek lietu reģistrācijas žurnāli uz visām procedūrām. Mums tikai jāpažāda. Kāpēc žurnālus glabājat leduskapī? Nu, kāki bija tādi mīsti no karstā laika, no mājā paliks stiprāk. Par to vajadzēja domāt, kad sākāt negodīgu biznesu. Visu labu, tiekamies